Ļoti daudz, kas ir noticis kopš pēdējās F1 sacīkstes Miami. Tāpēc jāiziet tam visam cauri, pirms mēs dodamies uz Imolu, nākamo trasi F1 kalendārā. Un tad no sākuma par nākamo sacīksti. Viena no F1 kalendāra klasiskā stila trasēm. Dažādi līkumi, augstuma izmaiņas, viss, ko varētu vēlēties F1 braucējs no trases. Nē, pati trase man patīk, bet viņa ir par šauru mūsdienu formulām. Tā kā, ja nenotiek nekas nenormāls, tad grūti cerēt uz lielisku sacīksti. Bet 3 lietas palīdzēs. Pirmkārt, McLareni parādījuši, ka viņa stiprā puse ir augstas temperatūras. Par cik trase solās būt vēsa, tā ir priekšrocība viņu konkurentiem. Un trase ne tikai solās būt vēsa, bet ir arī iespējamība uz lietu. Un trešais iemesls būs debija jaunai Pirelli riepai. Mīkstāks nekā jebkurš cits riepu sastāvs, tai būs īsāks dzīves laiks, bet viņa būs vēl ātrāka. Tātad ziņas apkārt F1 sākās uzreiz pēc Miami sacīkstes. Dūhans jau nedēļas laikā parādīja spriedzi starp viņu un komandu. Un pēc tam, kad nedēļa beidzās ar vēl vienu nesekmīgu sacīksti, Alpine pārdomāja par viņa drošo sēdvietu komandā. Momentāli sāka izplatīties baumas par to, ka viņu aizvietos Colapinto. Un interesanta sakritība, ka es nesen runāju par to, ko Verstapens varētu darīt pēc F1, jo nesen GT3 Ferrari pa Nürburgringu testēja Frans Hermans. Kas ir Frans Hermans? Nevienam šo nesakat. Tas bija Max Verstapens. Un tam visam paralēli FIA vēl izmeklēja McLaren bremzes, kas tad ir iemesls, kāpēc viņi tik daudz labāk spēja noturēt riepas karstās sacīkstēs. Kas jūsuprāt tur uzvarēs? Šeit var izteikt neparastākus minējumus, tā kā ieraksti komentāros.